Pastāstīšu par tuvāko dienu enerģijām. No 20. līdz 25. jūlijam notiek astroloģiski procesi, kuri provocē konfliktus gan iekšējos, gan partnerattiecībās, gan sabiedrībā. Astroloģiski to sauc par kvadrātu starp sievišķo planētu Venēru un vīrišķo planētu Marsu. Un tas simbolizē opozīciju, konfliktu starp pretējām enerģijām. Šajās dienās parādīsies, kur attiecībās ir vājie punkti, pie kā jāpiestrādā, un arī izgaismos attiecības vai darbu, kuras ir laiks pārtraukt. Būs iekšēja vēlme uzdot sev jautājumu, vai tas man palīdz labāk dzīvot, būt iekšēji apmierinātam, vai arī notiekošais man tieši degradē. Var notikt spēcīgas vērtību pārvērtēšanas, un tas, kas agrāk likās absolūti nepieciešams, tagad var vienkārši zaudēt savu vilinājumu. Es personīgi jau jūtu šīs enerģijas, kas liek uz visu paskatīties tā kā kritiskāk. Vai man tiešām visu šito vajag? Varbūt derētu piezemēt prasības pret komforta līmeni. Tā kā varat padalīties komentos, kā jums. Un kā parasti saspringto aspektu laikā, lūdzu, esat uzmanīgi uz ceļa un vispār ikdienā. Neiesaistieties konfliktos, labāk paklusēt, labāk neatriepties, neaizstāvēt savu taisnību par visām varītēm. Tas palīdzēs mierīgāk dzīvot un neiekulties kodās nevajadzīgās ķibelēs. Labāk atzīsti savu vainu, ja tāda ir, vai piever acis uz cita vainu. Galvenais bez konfliktiem šajā laikā. Un šo periodu var saukt par norēķināšanās laiku vai seku laiku, kad nāk atpakaļ viss labais vai sliktais, ko esat sastrādājuši. Lai gan vārdam sekas ir nedaudz negatīva pieskaņa, tas nevienmēr tā ir. Šajā laikā mēs saņemsim rezultātus. Un, vai tie ir labi vai slikti, tas jau ir atkarīgs no mums. No tā, cik pareizas bija tās darbības vai soļi vai lēmumi, ko mēs pieņēmām pagātnē. Ir tīpaši sākot ar 2015. gada novembri, kad bija šāds savienojums, bet cēloņu kontekstā. Šobrīd šis savienojums notiek rezultātu kontekstā. Kā pavērojiet savas sajūtas un notikumus sev apkārt. Varbūt, kā šajās dienās pazūd kaut kādas ilūzijas, noskaidrojas patiesība, kāds saņem pelnīto uzslavu vai saprot, kā tālāk rīkoties, kuru ceļu iet. Kad notiek Marsa savienojums ar dienvidu karmisko mezglu jaunavā, ja runā terminos, tad tas ir tas, kas šajās dienās debesīs ir, tad parasti šķiet, ka mēs nedaram to, ko vēlamies, vai ne tā, kā plānojām. Mums var rasties sajūta, ka viss ir kaut kā bezjēdzīgi, bezcerīgi. Var rasties pat vēlme visu pamest, sadedzināt tiltus. Kādam tas var būt spēcīgs pagrieziena punkts, kad mēs beidzot pieņemam lēmumu kaut ko mainīt. Un, ja ir tāda sajūta, ka viss ir nepareizi, viss ir veltīgi, tad ir vērts pievērst uzmanību un padomāt, varbūt ir laiks kaut ko bezbailīgi mainīt. Tas var attiekties gan uz darba lietām, gan arī uz attiecībām, uz dzīves mērķi. Šī astro savienojuma dienās var atjaunoties veci konflikti. Cilvēki var atgādināt viens otram par pagātnes pārdarījumiem. Šeit var būt arī kaut kādi zaudējumi. Tā mēs atmaksājam savus karmiskos parādus. Var atklāties maldi, kļūdas, slēpti, slikti darbi. Un ja parādās partneris vai kaut vai darba devējs no pagātnes, te gan uzmanīgi, jo var sabojāt pašreizējās attiecības. Kas vēl tāds, kas jāņem vērā? Mēs varam būt pārāk kritiski pret sevi un citiem cilvēkiem. Dienvidu mezgls rada ilūziju, ka mums nav kaut kā svarīga, kaut kā tāda, kas ir citiem cilvēkiem, un rodas vēlme kaut ko dārgu nopirkt.
Bet šonedēļ iesaku nostopēt šo savu vēlmi, jo tagad ir nelabvēlīgs laiks jebkādu darījumu slēgšanai. Savukārt, ja jums jau ir esošs konflikts ar kādu personu vai iestādi, tad šī savienojuma laikā tieši pretēji var noslēgt vieglāk mieru, kad mēs varam vieglāk vienoties ar otro pusi. Šis ir labs laiks, lai atmaksātu parādus, sakoptu savu māju, telpu, savas domas, un vēl tas ir labs laiks, lai piedotu sev. Katram no mums patiesībā ir ļoti daudz sūdzību pret sevi, pretenziju, piemēram, par pašapziņas trūkumu, par vājumu, par nespēju kaut ko panākt, par kļūdām, nepareizām izvēlēm. Un šajās dienās ir vērts sev par visu to piedot. Es tieši šajā dienā ierakstīju vadīto meditāciju par piedošanu sev, kura būs pieejama manā mājaslapā drīzumā. Un vēl nosaukšu tos dzimšanas datumus, kurus šis astroloģiskais aspekts ietekmēs spēcīgāk nekā citus. Un tie ir cilvēki, kas ir dzimuši laikā no jebkura gada 8. līdz 13. marts, 8. līdz 13. maijs, 8. līdz 13. jūnijas, 10. līdz 15. septembris, 8. līdz 14. decembris un 8. līdz 12. janvāris. Ja uzskata šādu informāciju par noderīgu, tad pieraksties manam kanālam, nošēro ar kādu, kam tas liktos interesanti, un liec laiku.